Esiet sveicināti, dāmas un kungi, šajā tiešraidē. Ar jums kopā būs Māris Citrons. Es jums stāstīšu par Parīzes miera konferenci. Tātad, Parīzes miera konference sākās 1919. gada 12. janvārī. Tā bija liela mēroga konference, tajā piedalījās 27 uzvarētāju valstu pārstāvji. Liels skaits valstu vīru, diplomātu un ekspertu. Protams, lai arī konferencē bija liels dalībnieku skaits. Visus galvenos lēmumus pieņēma šausmu personu loks, tas sauktais lielais trīstūks. Tāds ASV prezidents Woodrow Wilsons, Anglijas jāapdzers. Atvainojiet, viss kārtībā, turpinam. Tātad Anglijas premjerministrs Davids Lloyds George un Francijas Tāds viss kārtībā. Turpinam tālāk. Anglijas premjerministrs Davids Lloyds George un Francijas premjerministrs Georges Clemenceau. Tātad, katram valstu vīram bija savi mērķi. Woodrow Wilsons vēlējās ieviest jaunos ārpolitikas principus, kurš bija izklāstījis 14 punktus. Jā, tas gan bija tiešām labs 14 punktus, es pat nezinu, kā to pastāstīt. Bet turpināsim tālāk. Ir sevišķi izveidot tautu savienību, organizāciju, kuras uzdevums būtu novērst kara izcelšanu. Un tātad, attiecībā uz Vāciju, Wilsons vēlējās pēc iespējas ātrāk un to no citas zaudētāju valsts integrēt pēckara pasaulē. Savukārt Francijas premjerministrs Georges Clemenceau vēlējās Vāciju pēc iespējams vairāk novājināt. Kāpēc? Lai nepieļaut atkārtot Vācijas uzbrukums. Tāpēc. Arī Anglijas premjerministrs bija apsolījis savai tautai, kā Vācija nāksies samaksāt par izraisīto karu. Un tātad, pēc reklāmas pauzītes mēs turpināsim. Sveiki, dāmas un kungi, esmu jūsu alkohola importors Juris Fļuris, un es jums šodien nodarbošu par ko nodara pārmērīgu alkohola lietošanu. Sekojiet man, Latvijā atvērts jaunas mājas, jūras pētītis, un tur ir pieejams jauns, ļoti spēcīgs apvienošanās līdzeklis, kurš ir legāls tikai dažās valstīs visā Eiropā. Ķēnicis, degvīns. Sekojiet man, šis ir mamās. Rekur jau viens. Dāmas un kungi, mēs atrodamies klubā Jūras pētītis, un šajā glazdā redzam šī nepiedienīgā kluba atvērējs Aivars Dombrovskis. Šeit redzams kārtējais, vietējais dzērājs, kurš lieto alkoholisko dzērienu ķēnicis. Redzam, viņš tikai pat pirmā klasīte nav pabeidzis, bet tā jau mēs visi. Tad, jūs bāruļi, cik maksā degvīns ķēnicis? 1 centīm. Man lūdzu 100 gramus. Paldies. Skatīt. Lai labi garšo. Mājās, Bond! Izvēlies kājās, apkārādēs. Celies. Koma. Ķēnicis Slavovā. Esmu atgriezušies no reklāmas pauzes. Vēlējos jums pateikt, ka šodien arī mēģināšu nopirkt to pašu degvīnu ķēnici. Jo, kā redzējām, lieliska stadija viņa bija. Bet, labi, turpināsim par vēsturi. Tātad, Parīzes miera konferences. Parīzes miera konferences darbības laikā no 1919. gadā līdz 1920. gadā tika izstrādāts miera līgums. Tas pirmā pasaules karojošām valstīm un to blokiem Versaļas miera līgums. Pieņems lēmums par tautu savienību, izveidošanu un apstiprina tās statūtus. Latvijas deklarāciju konferencē vadīja Jānis Čaks, Zigfrīds Meirovis, pēc tam Jānis Seskis.
Delegācijas galvenais uzdevums bija panākt Latvijas valsts starptautisku atzīšanu. Taču konferences laikā to neizdevās paveikt. Tomēr miera konferences delegācija tika uzklausīta. Tagad paskatīsimies neliels materiāls par vēsturi. Šodien mēs arī beigsim. Tātad ar jums tiešraidē biju es, Māris Citrons. Tiešraides nosaukums bija Meirovics. Un tiekamies nākošais nedēļ. Visu labu! Čau! Нахуй. Похуй оставил, хоть спидер. Хуй, bļa! Bet vislabākais būtu. Nu jau! Paga. Esiet sveicināti tiešraidē! Esiet sveicināti, dāmas un kungi, šajā tiešraidē. Ar jums kopā būs Māris Citrons, vēsturnieks. Es jums stāstīšu par Parīzes mieru konferenci. Kājas bombs. Хуй мой глаз. Лох, мать, глупо, ёбаный. Дура. Дай, шуй, понимаешь?